just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Rīt pēdējā skolas diena, Pēci, ej gulēt! Labi, ej. Ar labu nakti. Nu, tik šogad nokiešu to Ziemassvētku vecīti. Cik daudz mantu. Au! Palīgā! Vai man ir beigas? Klusa, noliec manu mašīnīti. Nu tā nu gan ir skaista. Vai tā ir rūts un taurē? Gaidi ar maisu. Nē, laukā, lūdzu. Tagad gan mēs dosimies projām. Ko? Nē, nedosimies gan. Tad taču rīt uz skolu, bet man pavisam uz citu pusi. Nē, mēs gan dosimies projām kopā. Un tieši pie Ziemassvētku vecīša. Tu taču dzīvo pie viņa? Ko? Pie vecīša? Nē, ne mūžam. Labāk es tāpat mirstu uz tavas rītas. Beidz muļķoties. Citādi nogriezšu tavu stulbo vārdu. Nē, tā nedrīkst. Ziemassvētku vecītis būs nikns. Viņš mūs abus nopēs ar žagariem. Nē, Ziemassvētku vecītis nevienu bērnu neper. Viņš tikai dāvina dāvanas un kādreiz saka ho, ho, ho. Bet es gribu dāvanas tūlīt. Viss tik skandina, pagaidi. Es pie vecīša tikšu pats pirmais. Nu nē, tā nevar. Tā nedrīkst. Visi bērni saņem savas dāvanas Ziemassvētku vakarā. Beidz multi. Nāc, dosimies projām. Tā, es I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear. Ziemassvētku vecīti. Mēs tomēr tevi atradām. Gan arī apmaldījāmies sniegpatinīgi, bet tomēr atradām. Es atradu, jo tas mirkļu rūķis tikai ņaudē un ēdēja, ka jāgriežas atpakaļ. Tev, vecīti, viņš ir jāsaprot, viņš ir galīgi sniegpatinīgs. Vispirms, aiztaisi durvis, noslauki kājas, padod labvakar. Aiztaisi durvis vienāds pēdējais. Es noslaucu kājas godavārds, bet tu taču mani zini, es man pēcis. Jā, pēcis. Es tevi atceros. Bet tad saki man tā, Pēci, kad tu šeit nokļuvi? Tas rūkis, viņš mani atrada. Vai tiešām šis rūkis ir pārkāpis no galveno likumu? Atradis pie manis bērnu pirms Ziemassvētku vakara? Nē, es tā negribēju. Es tikai nedaudz palūrēju pa logu ar vienu acu skaktiņu. Mēlis kašķipulis, tu gribēji nozagt manu mašīni, tādēļ tikai man. Man tētis no Amerikas atrada. Bet es... Jā, tu to gribēji nozagt. Tā es zināju, ka man te patīs. Jā, paldies, bet parasti bērni mani gaida pie sevis, savās mājās. Es jau gaidu, katru gadu. Bet tu tikai dānas zem eglītes un pa logu ārā. Vai tas ir taisnīgi? Tu taču zini, ka katrā mājā ir kāds bērns, kas mani gaida. Es nevaru visu vakaru pie tevis sēdēt. Kāpēc ne? Pie mums ir labāk. Mamma sagatavo visādus gārdumus, tētis atnes eglīti, vecāmā sakārto istabas. Un ko dari tu? Es gaidu, kad man dos dāvanas. Un kad pienāk Ziemassvētki, tu arī tās saņemsi. Bet tā kā tu esi šeit, es tī pieskaitīšu pie savā rūķu pulka. Bet tu saņemsi bargu sodu. Tagad tu tīrīsi visu rūķu zābaciņus tā, lai tie spīd un laistās. Visus? Bet te jau kādi 100 pāri.
Man būs jātīra līdz pašiem jāņem. Ziemassvētku vakars, to šogad iet garām. Tīri. Tāpēc, redzi, kas notiek. Arī cilvēki tiek sodīti manās mājās. Bet tagad liksim teikt pie darba. Rūķēni, sekstas vietā jums būs jāns palīgs. Pēcis. Apģērbiet viņu kā pienākums. Nē, es nejūtu bārdu. Bet visiem rūķiem ir bārdas. Tā ko? Mūsu pagatu panītas uzliec. Jā, kā Nē, Vilks ir tūpelis. nejūtu. Vilks ir Jānis. Man tās ir lielas, nē. Tu iemācīsies ar tām staigāt. Nē, Es jo. to, ka tupelītēm rūki nespēr nesu. Nē. Labi, Rūķenīt. Ja jau viņš nevēlas dot mūsu skaistās suplītes, jau nevar. Tagad parādiet viņam, kas darāms. Visi ārēji tīrīt sniegu. 檻と中にはトラリボタパピロデルにレコラシワワワワコロチェラレラジョナデリベロラキドデラシャレキャワリボカココ Nē, es pats varu. Ko tu man traucē? Es neiešu ārā tīri sniegu. Tur visu laiku sniegu. Un slota ir tik smaga. Es man nogurdu. Bet citi ļoki taču tīra sniegu. Viņam tādas pašas smagas slotas kā tu. Man ir slapjas kājas, slapjas cimdi. Es varu saslimt. Īsti Rūķi. Nekad nesaslo. Es neiešu ārā. Labi. Arī mājās ir ko darīt. Ko tu vēlētos darīt? Pīc kuļuvītnes, mīcīt pipat koku mīklu. Nē. To var izdarīt arī rīt. Es gribu gulēt. Ziemassvētku laikā Rūķis strādā dienu un nakti. Citādi mēs nepaspēsim sagatavot dāvanas visiem bērniem. Visiem bērniem? Es tās nesmu īsts rūķis. Es negribu strādāt. Es gribu gulēt. Es gribu mājās. Kā tad tāpēc? Tu taču noķēri Rūķi seksti. Džaudēji viņam nogriezt skaisto bādu, ja viņš tevi neatvedīs šur. Vai tu tiešām domāji, ka mēs šeit tikai ēdam pipatkūkas un aizdzenam eglītes? Jā, tā es domāju. Ak, tu muļķa bērns. Kādam bērnam var saņemt dāvanas, ja viņam tās niec nesagādā? Vai tu zini, cik daudz pasaulē ir bērnu? Un viņi visi zina, ka viņi saņems dāvanas Ziemassvētku vakarā, jo viņi labi mācījušies un kārtīgi uzvedušies. Vai tu, Pēci, esi kārtīgi mācījies, labi uzvedies? Kā tad ir, Pēci? Pēcis nav nemaz arī tik slikts zēns. Kur? Viņš taču centās, un katram sanāk kļūdīties. Varbūt mēs laidīsim Pēci mājās un pārbaudīsim, kā viņš uzvedīsies pirms Ziemassvētkiem un arī pēc tam. Jā, laidīsim. Ba-do-do, down, 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 put down, ba-do-do, down, down. Mēs gribam kaut ko novēlēt. Ziemassvētkos galvenās nav dāvanas, bet gan kopā būšana, mīlums un sirsnība, kas sniedz apkārtējiem. Lai nesanāktu tā kā Pēci, atcerieties. Nākamgad labi uzvesties un mācīties.